29. Par zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma Vaņķeni apstiprināšanu, adrešu un īpašumu nosaukumu piešķiršanu nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu. Jautājumi? Šitais komitejas sēdes bija lūgts pārunāt ar īpašniekiem, vai varētu šeit tomēr ar kaimiņiem savienot šo ceļu. Īpašnieks atzīt to par labu priekšlikumu, un mums parādīšu kopus, ka tur kāds varam novietāmām. Agrāk, tas pirmais variants bija bez šī ceļa, kas bija komitejas sēdē, ja? Un tagad ir izstrādāts šāds variants, kurš sarunājums ir, lai savienotu šo te jau esošo ceļu un būtu iespējams. Man ir jautājums, es varbūt viņam vietā plūdu teritorijas, tā ļoti vispārējā teritorijas plānojuma brīvu roku iezīmēt, ka viņi tagad ir precizēti. Jā, viņam ir topogrāfija klātvies sējumā. Tur ir precizēta arī tā plūdu zona, kas ir tā plūdu. Jā, ar to, tas augstums noteikti, jā. Un, lai šādi varētu apzināt, tad ir jāveic izmaiņas 4. un 5. punktā, tad nedaudz mainās platības. Ir 4. punktā 0,3 hektāri un 5. punktā 2,7 hektāri. Samazinās šī zemes gabala platība, tādā ceļa platība. Tas servitūda ceļš, tas ir īpaši servitūda ceļš? Servitūda ceļš ir priekš šī zemes gabala, bet viņš pieder tam pašam īpašniekam, kurš pirks šo zemes gabalu. Tāpēc viņš ir vienīgs, varētu piekļūt. Viņš šeit tev ir elektrolīnijas projekts, Viesnības būvvaldē, jau ir apgādāt elektrību šeit. Tieši tas servitūdas ceļ, jā? Jā, garšo servitūdas ceļ, jā. Viņš ir aiziet līdz nākošam īpašumam, tas servitūdas ceļš, Tālāk viņš aiziet līdz upē, jā. Kreisā pusītē, tur tas ir citam īpašniekam. Kreisā, Šis ceļš. Jā, tas ir Oletai Korfai, bet principā iespējams nākotnē varētu būt, ja notiks kaut kāds sadalīšanas arī. Viņi jau sadalīt to vietas, nav iezīmēt. Viņi ir atdalīt. Es atceru. Nē, šeit nav tāda sadala. Tur jūs sākat sadalā, tur nav pabeigts. Viņam nav beidzas tā korpora. Nē, tā ir nav pabeigts. Tas bija saistībā ar Man ir jautājums, ka būvvaldē, varbūt to ceļu tīklu plānošanu, tā ideja tāda, būtībā īpašnieki uzņemās to izdevumu pašu tā ideja, kopumā izšķirē tā, ka īpašnieks pats tur ņem būvē un pēc tam viņš vēl nodod pašvaldībai. Nevis pašvaldībai jaunas ceļus būvē. Privātās teritorijās ir koncepcija sekojošā. Privātās teritorijās šīs ielas tiek izstrādāts tehniskais projekts, kas tiek saskaņots būvvaldē, tālāk tiek izņemta būvotļauja, tiek izbūvēts pēc projekta, pieņemts eksploatācija un tad pašvaldībai pārņemt. Es to zinu, tos noteikumus, tikai vienkārši tā politika principā būs tāda, ka privātie tad ņem tās ielas būvē paši, pašvaldība tikai viņas pārņem, tad, ka viņas ir nodot eksploatācijā, viņas dokumentus ja tie dokumenti nav sakārtot un viņas nav pārņemts visu šos domas paši, tad viņas netīst, par viņām neupējās un tad Nē, viss normāli. Bet tur jau tas ir uz viņu devis, un pēc tam, kad jānodot pašvaldībai, tad ir jātais pārklītiešana. Jāapdala tā zemes vienība, viņai ir jābūt apdalītai. Viņai jau jābūt tas Jo kāda loģika šis attīstītājs gūst reāli vēļu, jau kas tam pašvaldību būvēs ielu, tā ir. Nē, es nepašu, es tikai uzdevu jautājumu. Nē, mēs vēl diskutējam. Bet koncepcija ir šāda. Koncepcija ir vērtuma īšu nodokļu atklājušas. Tā, tu iegūti naudas, ir tiesības no nodokļu atklājušas. Tā ir jums Tā ir viņa zeme. par ieguldījumu īšu. Tā ir viņa zeme. Tur ir. Labi, tad 29. vēl jautājumu, par 29. darba kārtības jautājumu. Jautājumi nav, kas par šādu sagatavotu lēmumu projektu apstiprināšanu. Pret atturās 30. Par detālu plānojumu atvari 3 grozījumu apstiprināšanu un saistošo noteiktu grozījumu izdošanu. Jautājumi nav, kas par šādu sagatavotu lēmumu projektu apstiprināšanu. Kas par pret atturās 31. Par nekustamā īpašuma krūmiņi sadali nekustamā īpašuma nosaukumu piešķiršanu, nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšana. Jautājumi?
Jautājums bija par to, kā... Par to ceļu, jā. Kā es to variantu, situāciju, tātad par šo te nodinātos redzot ceļu, kur pašlaik ir caur tādiem 7-8 īpašumiem ir cauri šeit sāks tie pašvaldības ceļš. 6 metru platumā mums ir noteikts. Bet domāju, ka priekš mežu zemes gabala, kurš sākumās nav atļautas būvēt, tas varētu būt arī pietiekošies. Tas ir šobrīd par atļautu, kādreiz jau var būt. Mežu teritorijā nav plānots. Jebkurā gadījumā privāti paši būvēt. Tā bieži vien to izdarīt. Tā tad. Un bieži vien tas mežs tagad ir tāds, kāds viņš ir. Citi samaksās sodu un uzbūvēt. Nu, labi, paldies, Jāni, par informāciju. Lai jautājumu nav, kas par šādu sagatavot domas lēmumu projektu apstiprināšanu. Pret, atturās. 32. Par detālu plānojumu teritorijai starp Melorātoru ielu, Kalēju ielu, Mežu ielu, Celānu ielu, Lukrīnu ielu, nekustāmā īpašuma stadions, robeža, Ausekļu ielu un autoceļa. A6 pirmās redakcijas nodošana sabiedriskai apspriešanai un atzinuma saņemšanai. Komitejā diskutējām, bija izstrādātāji, informēja, jautājumu lūdzu. Jautājumu nav, kas par šādu sagatavoto domas lēmumu projektu apstiprināšanu lūdzu balsot. Stiliņkungs, kas par? Nedrīkst balsot. Pret, atturās. Atturās, ir kāds var pret? Edgar, jūs partijāt? Jā. Vai? Tā, 3.3. Lēmumu pieņem par zemes ierīcības projektu izstrādes nosacījumu maiņu. Komitejā skatīts Jautājumu nav, kas par šādu sagatavoto domas lēmumu projektu apstiprināšanu. Pret, atturās. Atturās? Ingo, jūs atturāties? Labi, atturās Ingo. 3.4. Par iekšanas novadu ilgtermiņa attīstības stratēģijas un attīstības programmas projektu vides pārskata sabiedrisku apspriešanu. Bija komitejas sēdē mūsu izstrādātāji, tika ļoti diskutēts jautājumu. Man ir ierosinājums 3. punktā svītrot tikšķilas vēstis, jo tajā 2. punktā noteiktie termiņā mēs vēl būs iznākušas. Labi. Man ir jautājums, vienīgais. Izsvītrot tikšķilas vēstis, jo es sapratu, kāpēc. Man ir jautājums, vienkārši, kas pirmo punktu uzsākt un novada ilgtermiņa attīstības stratēģijas programmu. Mēs par vīdes pārskatu tikai runājam. Šeit tikai par vīdes pārskatu. Viss kārtībā, to visu caur apspriešanu beigusies. Jā, tad un apspriest tika tā programma, kas bija līdz decembrī internetā, ko mēs arī apspriedām, ko mēs tagad uzlabojām. Beidzās, jūs uzlabojāt un ielikāt atkal internetā. Vēl 2 nedēļas Ingones specifiska uzlabošana. Un pēc 2 nedēļām mēs ieliksim. Jo tāpēc iznāk tā, ka tas vidas pārskats tiek izstrādāts uz to redakciju, kas bija decembrī, vai uz to, kas pēc 2 nedēļām tiks mēs sagatavojam tādu rīkojumu pašvaldības iestāžu un struktūru vadītājiem vēlreiz pārskatīt un vēlreiz konkrēti pa punktiem iesniegt, šos te precizēt. Es tikai zinu to, ka vidas pārskats uz pat arī esmu strādājis. Tā lieta ir tā, ka vidas pārskats izstrādā konkrētai redakcijai. Tad šis vidas pārskats ir izstrādāts decembra redakcijai, nevis tā redakcijai, kur pēc 2 nedēļām vēl tiks sagatavot. Tā redakcija netiek mainīta. Bet es saprotu, ka vidas pārskats izstrādās tikai konkrētam dokumentam. Ja tas dokuments ir tas, ko decembrī ielika internetā, tad vidas pārskats ir izstrādāts šīm dokumentam, kas decembrī ielika internetā. Bet, viņš ir tāds Es taču esmu praktiski taisījis, es zinu, priekš kam to dara, tāpēc es uzdos jautājumu. Tā ir redakcija, jūs ļoti pareizi Ingūns. Decembra redakcija. Un tad šī jaunajā redakcija būs jaunas vidas pārskats. Nē, šajā jaunajā redakcija tā nebūs jaunā redakcija, tur ir pamatā vecā redakcija. Un kāds var tā taisīs to vidas pārskats? Bet šis jau arī tas vidas pārskats ir priekš šīs te precizētās redakcijas. Bet viņi jau nav uztaisīti. Pamatojoties uz sabiedrisko apspriešanas šiem priekšlikumiem, arī tika
šī te stratēģija ir jāakceptēta. Tālāk arī vidas pārskatījums sagatīt. Vēl jautājumi? Otrajā punktā tieši konkrēti. Gads. Paldies, atkārt kritiskais gads. Precizējam, drukas kļūda. Kas par šādu sagatavot domas lēmumu pareizi apstiprināšanu? Pret, atturās,